Kolēģi, Viktor, paldies, ka tu atnāci un pateici, jo tu iedevi tādus pretargumentus, ka vienkārši, fakts, Šmita laikā PVN bija 5%. Taisnība, vai ne? Pārtikas produktiem. Un mēs piespiedām Krauzi pacelt PVN līdz 12%. Un tas ir ļoti labi, vai ne? Es atvainojos, panika ir jūsos, ka jūs mēģināt pierādīt to, ka 5% nav 21, bet 5% ir 12. Ekonomika tiešām liekam stiprā puse. Es atceros ļoti labi Rokpeļņa kunga teikto, ka viņš uzkāpa, jūs tur tajā valdībā tādas lietas sadarījāt, ka mums tagad ir jāaptur asiņošana tam cilvēkam, kas asiņo. Un es tiešām ticu, ka PVN 5% bija tā asiņošana, kas vajadzēja apturēt un pacelt līdz 12%. Un tā ir asiņošanas apturēšana. Valēņa kungs, jūs sakat, jūs nenesāt ziņojumu visu. Ziņojums tika atnests pēc 10. maijā, tika viņu pabāza kaut kur zem atvilktnes un vairs neziņoja. Tāpat kā skolu reformu. Riņkēviča kungs aizbrauca uz Latgales reģioniem, paskatījās kādas ziepes un pateica, piedodiet skolu šito ziņojumu, mēs liekam maliņā, pārveidojiet. Paldies Dievam, ka viņš aizbrauca, jo tas ziņojums tika pārveidots daudz maz jēdzīgi, jo būtu pirmais variants 50% Latvijas skolu samazinātu. Bet pašā noslēgumā mums ir ļoti daudz ekonomistu šeit. Es tiešām gribētu akcentēt vēlreiz. 5% ir vairāk nekā 12%. Nē, 5% šobrīdējā loģikā, jo mums taču jāsamazina. 5% ir vairāk nekā 12%. Un tāda ir šobrīdējā loģika koalīcijas. Paldies!